Kas jāņem vērā, ejot citos tirgos, pašam internetu veikalam vajag taisīt lokalizāciju. Tas nozīmē to, ka mēs skatāmies, kādus maksājumu piegādātājus viņi izmanto. Pieņemsim, vācieši agrāk mīlēja izmantot bankas pārskaitījumu, tad, ja pieņemsim vietējā vācu banka, tas, protams, būs uzticamāk. Tālāk ir, pieņemsim, piegādātāji, kādus izmanto tajā tirgū piegādātājus, tos vajag noteikti iekļaut. Ja? Nākošais ir valoda. Ir jābūt tajā valodā bieži, pieņemsim, tīpaši Vācijā. Viņiem patīk pirkt no vāciešiem, kas ir vācu valodā. Kā arī domēns. Domēna nosaukumam vajadzētu beigties ar tās valsts burtiem. Pieņemsim, ja Latvijā tas ir veikals.lv, tad Vācijā tas būtu veikals.de. Jo tas uzreiz rada uzticību, ka tas ir tuvāk vietējiem tirgum. Un noteikti customer servisam ir jābūt tā tirgus valodā. Ja es zvanu uz kādu internetu veikalu, es tur gribu kaut ko noskaidrot, tad ir jābūt atbildēm tajā valodā. Ir kompānijas, kas to nodarbojās, viņas palīdz lokalizēt internetu veikalus, un mēs sadarbojamies. Mums ir partneris Lietuvā, pieņemsim, kurš palīdz iziet citos tirgos. Tas notiek tā, ka mēs kopīgi strādājam, mēs nodrošinām parasti tehnisko daļu, sakārtojam visus domēnus, valodas saliekam. Ja? Viņi atsūta tulkojumus, viņi atsūta, ko vajag pamainīt, lai pielāgotos šim tirgum. Pēc tam, protams, arī atsauksmes jādabū, jāmēģina dabūt, jāuztais ir visas lapas. Pieņemsim, Facebook lapu vajag atsevišķu taisīt. Jā, nevajadzētu taisīt. Man tagad ir latviešu Facebook lapa, un es tur sākšu likt vācu saturu. Jā. Atsevišķi tātad lapu Vācijai, pieņemsim, tur Instagram atsevišķi, Google, My Business page atsevišķi, jā, konkrētiem lokālajiem tirgum arī pielāgot sociālos tīklus. Tie būtu ieteikumi, un, ko mēs esam redzējuši un darījuši, tā ir tā mūsu pieredze.